Mīļie brāļi un māsas Kristū, mīļie bolderājieši, daudzi no jums būsiet pamanījuši, ka bolderājas dievnamā ir noticis viens liels skaists brīnums. Mums kopīgiem spēkiem ir izdevies noslēgt 5 gadus ilgušos remontdarbus pie mūsu dievnama fasādes, ir saremontēts torņa jumts, fasādi klāj jauns un skaists krāsojums, ir novērsti 50 gadus atpakaļ notikušās uguns nelaimes postījumi mūsu dievnama tornī un nomainītas visas izdegušās, bojātās sijas un dēļi ap baznīcas fasādi, taču mēs vēlamies turpināt. Un šajā 150 gadu jubilejā savai baznīcai dāvināt jaunu skaistu grīdu. Grīda baznīcā ir vēl viena no nenovērstajām sekām pēc uguns nelaimes 50 gadus atpakaļ. Visticamāk līdzekļu trūkuma dēļ netika atgriezti koka dēļi baznīcā, bet ielieta vienkārši cementa grīda. Koka dievnams un cementa grīda, tas īsti neiet kopā. Lai mēs varētu uzdāvināt šo jauno skaisto koka grīdu, mums ir nepieciešami 300 cilvēki, kuri ar savu ziedojumu piedalās šajā projektā. 100 cilvēki no šiem 300, kuri būtu gatavi ziedot 100 eiro šim nodomam, un savukārt 200 cilvēki, kuri būtu gatavi ziedot 50 eiro. Ja tu esi gatavs apņemties un būt viens no šiem 300, kas piedalies, lai arī šis brīnums jau šogad mūsu jubilejas gadā baznīcā varētu notikt, tad ziedojuma saiti tu atradīsi zem šī video aprakstā. Lai Dievs svētī un lai mums kopā izdodās vēl viens skaists darbs Dievam par godu mūsu mīļajā Bolderājas baznīcā šajā jubilejas gadā.